Labvakar par jaunāko sportā. Tā diena ir klāta. Šodien pasaules čempionātā hokejā Friburā Latvija aizvadīs ceturtdaļfināla spēli pret Norvēģiju. Sākums 21:20. Pirms tam ir, protams, arī hokeja studija un tiešraide LTV7 un arī LSM portālā Replay LV. Bet kā mūsiem pagāja šī diena no Friburas ziņojuma Matīs Timofejos. Spēles dienā Latvijas izlase aizvadīja obligātu 30 minūšu ledus treniņu. Norvēģijas komanda ir kārtīgi izpētīta, bet uzsvars tomēr likts uz savu spēli. Neielaist vārds galvenais. Neļaut viņiem brīvi viņiem tur darīt tās lietas, būt tuvu spēlēt. Jā, labi spēlētāji, jābūt piesardzīgākiem arī, nedrīkst viņus atstāt vienus pašus bieži. Jā, tā kā mēs zinām, ejam katru mājiņu uz laukumu, mēs jau esam ar aizsargiem izrunājam, kura mājiņa ir viņiem uz laukumu, piemēram, kam vairāk pievērst uzmanību, kam mazāk varam pievērst. Un tas arī svarīgi notiek visās mazās detaļas, jo sīkuma nav hokejā. Ceturtdaļfinālā Latvija spēlēs pirmo reizi kopš 2023. gada bronzas čempionāta. Sastāvā ir vairāk spēlētāji, kas pirms 3 gadiem pārvarēja ceturtdaļfināla barjeru. Jā, Norvēģiem tas laikam bijis tās liels sasniegums šobrīd, vai ne? Un es domāju, ka viņiem tas būs mazliet vairāk, gribētu teikt, būs atraukšies. Jā? Tā kā mums ir pieredzējuši komanda, kas jau ir bijusi šajās situācijās, tā kā tam noteikti jābūt plusam. Mūs sagaida lieliska vārdsargu duelēšanās. Gan Henriks Hokelāns, gan Kristers Gudļevskis ir starp čempionāta labākajiem 3 vārdsargiem. Es domāju, ka būs ļoti līdzvērtīgs, tiešām vārdsargu duelis, kuram būs vairāk pacietības, kurš vairāk varēs nospēlēt augstāk virs sava līmeņa. Gribētu teikt, ka šodien jau tās spēles ceturtdaļfinālā nevienam, ne otram nav ikdiena. Tā kā katram būs jāparāda, kurš var izturēt arī to atbildību. Spēles sākums 21:20, bet hokeja studijā LTV7 jau nav 20:30. Matīs Timofejovs un Normunds Paulovskis no Friburas, Šveicē. Jā, un tagad par pirmajām 2 ceturtdaļfināla spēlēm, kas jau pašlaik notiek. Kanāda pret ASV un tāpat Somija spēlē pret Čehiju. Kanādas spēle ir Friburā pret ASV, kam zaudēja nesen olimpiskajā finālā Milānā, bet, toreiz citas komandas citos sastāvos. Šoreiz kanādieši izteikti favorīti. Viņi rindās arī Crosbys un Celebrini. Pēc pirmā perioda gan tikai 1-0 vārti Celebrini vairākumā, vēlāk 2-0, un šobrīd ir pārtraukums pirms beigu perioda 2-0, kaut lielais vairākums arī bija pirmajā periodā Kanādē. Somija Cīrihē pret Čehiju, kas līdz šim nerādīja pārliecinošu sniegumu, un tomēr ceturtdaļfinālā viss sāks no jauna. Somi tomēr sākumā labāk otrajā periodā, jo panākot 3-0, bet, protams, spēle vēl nebija galā. Metienos līdzīgi, un Čehi vienas vārds atguva, un tagad vairāk uzbruk. Pārtraukums pirms beigu trešdaļas 3-1 par labu Somijai. Vēl šovakar līdztekus Latvijas spēlēja arī Šveices Zviedrijas duels ar 21:20. Un tagad par hokeju Ziemeļamerikā. Cīņa par Stanley Kausu vēl turpinās. Aizvadīt 4. spēle austrumfinālā, un Montreals Canadiens pret Carolīnas Hurricanes, un tagad jau sērijā ar 3-1 vadībā ir Hurricanes komanda. Carolīnas Hurricanes izcili sāk play-off sēriju, pārliecinoši uzvars pirmajos 2 dueļos, un arī spēlēs pret Montreal. Hurricanes parasti visai liels pārsvars metienos. Un šoreiz Kanādā bija tā pat metiena attiecība 43-18, rezultāts 4-0. Jau pēc pirmā perioda bija 3-0. Visai pārliecinoša uzvara, un sērijā jau 3-1. Pēdējo reizi kāda Kanādas komanda, tieši Montreals Canadiens, iegūst Stanley Kausu tālajā 1993. gadā, un laikam tas neizdosies arī šoreiz, vismaz nešķiet loģiski. Pasaules čempionāta autorallijā šonadēļ Japānas posms. Iesildīšanās posmā ātrākais bijušais Japānas uzvarētājs Sebastians Ogier no Francijas, aiz viņa Elfins Evans un Sami Pajarī. French Open tenisā otrajā kārtā šodien pasaules reitingu līderiem Janikam Sinneram palika slikti mačā pret Juanu Manuelu Cerundolo no Argentīnas jau praktiski uzvarētā mačā. Spēle pašā dienas vidū, karstums Parīzē nežēlīgs. Zinners jau tikpat kā bija uzvarējis argentīnieti Juanu Manuelu Cerundolo 6-3, 6-2, 5-1. 2 breiki par labu, un tomēr Sinneram palika slikti. Viņš zaudēja nākamajās 18 izspēlēs pēc kārtas. Medicīniskais pārtraukums setā 5-7, nākamajos jau 1-6. Īsta drāma, un galvenais favorīts izstājies, šoreiz zaudējis Svelmē Parīzē. Cik smagnāk uzvaras Grand Slamā laukumos tādā karstumā apliecina Jakubs Menšīgs. 20-gadīgais čeks nepilni 5 stundu cīņā 5 setos izšķirīgajā taibreikā ar 13-11 uzvarēja argentīnieti Mariano Navoni, un pēc tam pats saļima laukumā. Bija vajadzīga medicīniskā palīdzība Čeham, viņam spēka izsīkums un arī krampji.
Pludmales volejbols elite turnīrs Ostravā. Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarots to sākuši ar uzvaru pret brazīliešiem 2-0 Mariānu un Silvi, bet no sievietēm Graudiņai ar Samuelo jau ir 2 panākumi 2 spēlēs. Un visbeidzot Latvijas 3-3 basketbola izlases gatavojas pasaules kausa izcīņai, gan vīrieši, gan arī sievietes. Šodien bija atklātais treniņš un par izlases nodomiem un iespējamo sastāvu Andris Auziņš. Latvijas 3-3 basketbola valstsvienībām pasaules kausa norisināsies Vāršavā. Pa ceļam uz Poliju Latvijas izlasē Kaunijā pārbaudas spēles pret lietuviešiem. Izlases 4 meistarsacīkstēm treneris Raimonds Feldmanis izvēlēsies viens svētdien, dienu pirms turnīra sākuma. Japāņi spēlē ar 4 maziem, bet visi 4 mazie met vienkārši tā, ka no ļoti augsts procentu divpunktnieks, un līdz ar to garajām grūtāk spēlēt. Tas jau viss no taktikas atkarīgs, bet tas notiek. Basketbols paliek fiziskāks, līdz ar to, lai vieglāk būtu kādu nosektu vai iegūt kaut kādas priekšrocības uzbrukumā, protams, ir vajadzīgi augumi. Pirms nepilnām 2 nedēļām treniņā Mongolijā degunu salauza Nauris Miezes, kurš Varšavā spēlēs ar īpašu sejas masku. Es salauzu pagājušajā gadā degunu, taisījām speciāli uz manu seju. Vienkārši nezinu, no kurienes viņi tur gan jau veikalā nopirka vairākus gabalus, ja nemaldos kaut kāds 10, un tad es tur testēju visus, un īsti man nederēja neviens. Bet šoreiz paldies Kristupam Gotfrīdam, kurš operatīvi visu norēģēja un uzprintējām speciāli uz manu seju masku. Titulētajiem 3-3 basketbolistiem nereiz nav izdevies uzvarēt pasaules kausā, 2 reiz tiekot labāko trīniekā. Jā, tāda jaunuma pirms lielā hokeja vakara un tūdaļ par gaidāmo laiku tad Ilze Golubeva. Vislabāk!